Šodien reizē ar ekonomikas ministra Daniela Pavļuta vizīti Liepājā svinīgi tika likts pamats jaunajai Liepājas enerģijas biokoģenerācijas stacijai Kāju ielā. Biokoģenerācijas stacija samazinās atkarību no dabas gāzes un ļaus samazināt siltuma enerģijas tarifu par apmēram 7%, sola uzņēmums. Tā ir koģenerācijas stacija, kā jau bija teikts, kurā ražos vienlaicīgi siltumu un elektroenerģiju. Un, pateicoties tam abiem diviem ražotiem produktiem, mainās arī pašizmaksā siltumenerģijas ražošanā. Stacijai būtu jābūt palaistai šī gada oktobrī, tātad uz apkuras sezonas sākumu. Tas, kas attiecas uz tarifa izmaiņām, viņas tiks izsludinātas un iesniegtas regulātorām šī gada maijā ar mērķi ieviest tos jaunus tarifus paralēli ar jaunas stacijas ieviešanu. Biokoģenerācijas stacijas būve notiek liepājnieku pašu spēkiem. Būvdarbu ģenerāla uzņēmējs ir akciju sabiedrība UPB, bet praktiskos darbus veic uzņēmums UPTK. Mēs paši akciju sabiedrība UPB esam projektētāji, būvniecības daļas, tehnoloģijas daļas, elektriskās daļas. Tas mums ir tiešām liels izaicinājums, ka arī iekārtu montāžu darba veicēji. Zem atslēgas projekts tas mums ir. Pašas iekārtas, termoeļas katla iekārtas tiek ražots Austrijā un turboagregāts tiek ražots Itālijā. Un arī no loģistikas viedokļa viņš ir sarežģīts un interesants objekts, kā viss iekārtas, kuras ir izmēros ļoti liels un nestandarts, nogādāt šeit līdz Liepājai un samontē. Celtniecības darbos ir iesaistīti tikai vietējie resursi. Liepājas uzņēmums UPTK mums patreiz ir apakšuzņēmējs betonē. Pie iekārtu montāžas mēs arī maksimāli iesaistīsim mūsu vietējos UPB darbinieks, ja vajadzēs arī apakšuzņēmējs. Iekārtu piegādātāji veiks tikai montāžas uzraudzības darbus. Līdz ar to mēs arī varēsim iegūt ļoti labu pieredzi, kas var noderēt arī nākotnē citos projektos Latvijā un Eiropā. Projekts ir viens no apjomīgākajiem un Liepājai nozīmīgākajiem, uzskata pilsētas mērs Uldis Sesks. Liepājai šis ir otrais tāds, varētu teikt, šogad nozīmīgākais projekts aiz Liepājas metalurgu modernizācijas. Un šobrīd ir tā iespēja, ka Liepāja var saņemt Eiropas Savienības struktūra fondus un līdz ar to arī lētāk uzbūvēt jaunu ražotni. Un šādā veidā Liepāja varēs izvēlēties to energoresursu, kas uz doto brīdi būs lētāks, vai tā būs gāze vai šķelda. Un līdz ar to tad šķeldas īpatsvars šajā brīdī palielināsies par 20 līdz 30, pat līdz 40%, ko mēs kopumā izmantojam pilsētā. Un šādas jaunas tehnoloģijas uzstādīšana Eiropas Savienības struktūra fonda atbalsta dos iespējas jau, ka šajā rudenī būs iespējams samazināt siltumenerģijas tarifu, uz ko, protams, gaida liepājnieki, Liepājas iedzīvotāji, Liepājas uzņēmumi. Un tā būs viena no iespējām, ka mēs arī varēsim konkurēt ar citām pilsētām, tātad jau tajā galā, kad ar viens no zemākiem siltumenerģijas tarifiem. Kurš būs nākamais tik liels projekts un tik nozīmīgs? Nākamais projekts, arī, kas jau ir iesniegts ekonomikas ministrijā, ir siltuma ražošanas, jeb ūdens sildāmie katli, kur arī tiks darbināti uz biomasu. Un tas ir jau plānots arī, ka 2013. gadā arī tiks uzbūvēts, un tas dos vēl vienu iespējamu siltumenerģijas tarifu samazinājumu.